Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Raidījums Atklāti par patiesību. Tālvalds Albergs vada šo raidījumu, un šodien runāsim par elektroenerģijas brīvā tirgus atvēršanu. Interesants temats. Studijā esam aicinājuši Rotu Šņukas kundzi, enerģētikas departamenta direktora vietnieci. Labdien! Kasparu Oškungu, SIA resursu kontrolas grupas valdes locekli. Labdien! Un Ilvaru Petersonu kungu, akcijas sabiedrības sadales tīkls valdes locekli. Labdien! Vispirms elektroenerģijas brīvā tirgus atvēršana. Tas nozīmē, ka tagad mēs varēsim saņemt, atvainojiet, kad es tā sacīšu, ārzemju elektrību. Tad nāks mums tā elektrība no citurienes. Ko tas vispār nozīmē? Lūdzu, Rotas kundze, pastāstiet, kas tas ir. Vispirms jau paldies par šo raidījumu un iespēju pastāstīt tālāk publikai, kas tas ir un kā tas varētu būt. Tas tiešām mājsaimniecībām būs kaut kas jauns, vēl līdz šim nebijis, lai gan tajā pašā laikā jāsaka, ka ir jau daudz šīs regulētās sfēras, kur kā sakari un arī televīzija, un kur ir šīs iespējas diezgan labi izvēlēties. Ministra kabinets ir lēmis, ka 2014. gadā, 1. aprīlī, būs brīvs mājsaimniecību tirgus. Jau 2007. gadā brīvā tirgu notika pirmais tāds vilnis, kad tas tika atvērts lielākiem uzņēmumiem, pēc tam pakāpeniski pāriet uz visiem, tā kā pašlaik jau visi uzņēmumi darbojās brīvā tirgū, un šī būs, es gribētu teikt, vairāk iespēja arī mājsaimniecībām to darīt. Varbūt par to vairāk kādi mums ir tie iegūmi, jo vienkārši reflektējot uz jūsu sacīto importētā enerģija, tur jau būtisks nekas nemainīsies. Cik mums ir vietējā un cik mums ir importētā, tas to arī nosaka gan laika apstākļi, gan arī tīri tehniskās iespējas, un šajā jomā mēs neko tādas būtiskas izmaiņas nesagaidām. Bet es atvainojos, es tomēr vienu iestrpināšu jautājumu. Jā, droši vien. Elektrība mums visu laiku ir brīnišķīga. Ja mēs tā skatāmies, labi, mūsu hesi strādā labi, kvalitatīva elektrība, vairs nav arī tie impulsi tik traki, nelēkā uz augšu uz leju, visu laiku turās 220 volti, labi 380 citiem. Es tā pilnīgi no malas mēģinu to stāstīt un sacīt jums. Kāpēc mums ir vajadzīgs brīvais tirgus? Vai tad Daugavā ūdens pamazu? Labi, mēs te skatāmies, braucam uz Liepājas pusi, tur ir vēja parki un vēl tiek būvēts biomasu ģeneratori, respektīvi, kas ražo elektrību. Vai mums pašiem par maz elektrības, ka mums ir vajadzīgs vērt vaļā robežu, savā veidā tirgu, un tagad lūdzu nākiet arī citi un pārdodiet mums savu elektrību? Te laikam jādala tomēr uz divām daļām. Robeža jau mums ir atvērta sen, un pašiem mums arī īsti nepietiek. Un, ja mēs skatāmies uz brīnišķīgiem Daugavas hesiem, tad vienu brīdi ūdens tur ir vairāk, citu brīdi tur ir mazāk. Mēs attiecīgi no tā, cik mums ir, varam kļūt gan importētāji, gan eksportētāji, bet īstībā mēs esam neto eksportētāji beigās. Bet tam nav tik tieši sakars ar mājsaimniecību brīvo tirgu. Ja mēs runājam, mums jānodala tomēr tā ārējā tirzniecība no iekšējās tirzniecības. Un cik es saprotu, tad šodien mēs vairāk gribētu pārunāt, kā mēs iekšēji tirgojam. Līdz ar to, ja es varu turpināt par šo liberalizāciju, kas būtu spēkā no 1. aprīļa, jāsaka gan, kad Saeimai par šo vēl ir jālemj, bet es domāju, iepriekšējā informācija nekad nebūtu par daudz, lai šie lēmumi būtu izvērti un pieņemti tā, kā viņiem varētu būt. Tad pret regulētiem tarifiem mēs noteikti varam likt pretī tādas pārskatāmas un nediskriminējošas cenas, jo pašlaik laikam ir tā, ka tas, kas pārsvarā interesē mājsaimniecību, ir tieši cik viņi samaksā, bet tas, kā tā cena tieši veidojās,
droši vien interesē tikai tādiem lieliem entuziastiem, kur zināms jau, ka dažas mājsaimniecības jau pašlaik ir tirgu. Tas viņām to neaizliedz, bet tas droši vien ir ļoti atsevišķi gadījumi. Nākošā lieta, kas būtu pozitīva, ir šī izvēle, kad mājsaimniecība var izvēlēties attiecīgi labāko vai ērtāko vai droši vien finansiāli izdevīgāko, teiksim tā. Faktiski tas ir tikai vienīgais, jo kvalitāte jau ir tā pati. Pakalpojums sniedzēju, par kvalitāti, es domāju, sadals tīkli drusku vai ne, vēlāk vēl pakomentēs. Tas praktiski ir vienīgais, un tad ir, kāpēc tieši varbūt sākšu to 1. aprīlis, kad pie viena mēs risinām arī to jautājumu finansiāli sasāpējušo valstī ar atbalstu atjaunojumiem energoresursiem un tiem, kas ir ražoti efektīvā koģenerācijā, jo pašlaik šis 1,89 centīmi par kilovatstundu un ar jau tādu progresējošu pieaugumu kaut kādā veidā ir sasniedzis diezgan tādu lielu sāpju slieksni uzņēmumiem, pie kuriem attīstība tālāk varētu būt kaut kādā mērā ierobežota. Un līdz ar to arī esam ieviesuši, vai paredzam vismaz ieviest nodokli uz subsidēto enerģiju, un līdz ar to mums arī rodās vai ģenerējās līdzekļi, kad mēs varētu, atverot brīvo tirgu, kaut kādu summu veltīt maznodrošinātajām mājsaimniecībām, kur tas būtu, kā lai saka, mazāk sāpīgs pasākums. Kā dzird nodokli, tā visi uzreiz ir tramīgi. Tātad tas nodoklis skars manu maciņu, jeb kura maciņu tas nodoklis skars? Nodoklis, par cik viņš ir, tas ir subsidētās enerģijas nodoklis, tad nodoklis skars tos elektroenerģijas ražotājus, kas saņem atbalstu, kas tiek subsidēta. Tas neskars jūsu maciņu, ja jums nepieder koģenerācijas stacija, ja jums nepieder vēja elektroenerģija stacija, vai arī kaut kāds mazā hidroelektrostacija. Arī nav nekā. Tad man jāsaka, jūsu maciņu neskars. Labi. Jā, lūdzu. Ja drīkst varbūt papildināt par tiem pamatiemesliem, kāpēc mēs esam nonākuši līdz šai situācijai, tad es savukārt teiktu, ka liela atbilde ir Eiropas Savienība un konkrēti 3. enerģētikas pakete, kas tad nosaka, ka tirgus ir jāatver, lai, teiksim, ilgtermiņā būtu iespējams tirgot elektroenerģiju kaut vai no Rīgas līdz pat Portugālē. Tas ir tas fundamentālais. Respektīvi, tā ir Eiropas Savienības regula. Pieprasījums. Jā, likums. Tas būtu viss iespējams precīzāk, jo faktiski es pakomentēšu varbūt, kā man šķiet, kāda ir šīs enerģētikas paketes dziļākā jēga, tā kā arī dabas gāzes tirgus liberalizācija nav arī nemaz tik tālu aiz kalniem, tad faktiski es teiktu, ka tas pamatmērķis ir izlīdzināt elektroenerģiju kā faktoru starp visām Eiropas Savienības valstīm, respektīvi, lai ilgākā laikā elektroenerģija visiem būtu Eiropas Savienībā pilnīgi vienādā cenā. Tas, kas varbūt domājot par teiksim, tādām nākotnes vīzijām netika līdz galam izdomāts, ka ja mēs skatāmies savukārt uz augu līmeni, tad, protams, ka viņš tik ātri neizlīdzinās ar Eiropas vidēju. Un tur tad sākās, varētu teikt, tā problēma, ka elektroenerģijas un enerģijas vispār izmaksu īpatsvars izmaksās tādām valstīm, kas atpaliek no Eiropas vidējā, pieaug diezgan strauji, un tur tad ir jautājums, jā, ko mēs varam izdarīt efektīvāk, vai audzēt vērtību tiem, kas ir elektroenerģijas ražotāji, vai tomēr atstāt kaut kādu labumu lietotājiem un cerēt, ka viņi var, teiksim, pienest lielāku devumu Latvijai dēļ tā, ka viņiem ir vairāk brīvu līdzekļu un tā tālāk. Bet atkal, finansiāli Latvija, apstāsimies pie tā paša Latenergo, vienalga, vai viņš ir pelts vai nav pelts, vai kādiem patīk vai nepatīk. Finansiāli Latvijas kā valsts zaudēs finanses, atveroties šim elektroenerģijas tirgumu, jo ienāks cits piedāvātais ražotājs. Ja mēs šodien faktiski maksājam, labi, ir jau, pareizi kā jūs sacījāt, ir jau viņš atvērts priekš uzņēmumiem, bet tomēr, ja būtu tikai mūsu Latenergo, pieņemsim, tad tā naudiņa ienāk mūsu pašu akciju sabiedrībā, kur ir valsts arī ir kā akcionārs, un viņa tepatās grozās, viņš ienāk mūsu budžetā. Kas tagad notiksies?
Tagad notiek tas pats, kas arī ar degvielu un ar visu. Jūs jau pieminējāt gāzi, nu par to šobrīd nerunāsim. Tur vispār ir baisi domāt par gāzes liberalizāciju, gāzes tirgus liberalizāciju. Bet mēs taču zaudējam kā valsts, atverot šo te tirgu. Es varbūt šoreiz nokomentēšu no savas puses, varbūt bija pieminēts Latvenergos vārds sadales tīkls, akciju sabiedrības sadales tīkls ir daļa no Latvenergo koncerna, bet pilnīgi atsevišķa akciju sabiedrība. Un kas ir sadales tīkls šī visa ietvaros, ko mēs runājam? Sadales tīkla loma kā piegādātāji nemainās, tāda kā līdz šodien un kāda būs rītā, tā turpinās. Sadales tīkls nodrošina elektroenerģijas piegādi, tīkla uzturēšanu, attīstību, uzskaits, pakalpojums, pieslēgums un tā tālāk. Bojājuma novēršana, tas saglabājās šī tā sadaļa. Tas, ko mēs darām, mēs runājam šajā gadījumā, to, ko jūs pieminējāt par ražotājiem, to tā kā mēs aicinām, varbūt šis nav tas gadījums, kad būtu par to jārunā, jo šeit ir jānodala horizontāli divos lielos blokos. Viens ir vairumtirdzniecība, tas vairāk attiektos uz vairumtirdzniecību, par šiem te ražotājiem, par starpvalstu pieslēgumiem un tā tālāk. Lai parādītu vienkāršāk, ir klienti, mājasaimniecības šajā gadījumā, kuri vēlās nopirkt elektroenerģiju. Kas viņiem ir jāzina? Viņiem ir jāzina tirgotājs. Tirgotājs nenozīmē, ka var būt ražotājs arī vienlaikus, bet var arī nebūt ražotājs. Tirgotājs var būt arī kā uzņēmums, kas tirgo elektrību. Savukārt birža tagad ir jaunās. Caur biržu. Un tirgotājs caur biržu iegādājās, es vienkāršot stāstīšu, neiešu tur detaļās, caur biržu iegādājās vairumā un pēc tam nodarbojas ar mazumtirdzniecību. Un tad šeit pa vidu sadales tīkls ir tas, kas šo preci, ko tirgotājs ir apsolījies piegādāt konkrētam klientam, mūsu uzdevums kā sadales tīklam ir šo preci nogādāt atbilstošā kvalitātē. Un, protams, ka tā prece ir tā, ka prece nebojājās, bet uzglabāt ilgi viņu nevar. Šī ir jāizmanto, un šeit sākās šī sarežģītā lieta, kāpēc ir tīkli, kāpēc tīklos ir vajadzīgi šīs te jaudas paredzēt un tam līdzīgi, jo citiem vārdiem sakot, piedodiet, es tā nedaudz lasu zemtekstu no jūsu sacītā. Kaut kur ir pa daudz tā elektroenerģija. Un viņi grib, protams, viņi nevar saglabāt, un viņi redz, kur Latvija, kur būtu vajadzīgs. Nu, te ir dažādi. Redziet, ir tā, ka, ja mēs runājam arī par tas, kas ir citās valstīs, varbūt populārāk arī ir saules kolektori un vēja ģenerācija. Protams, ka ir šī te sezonalitāte, kas parādās. Ir saulains un vējains laiks. Protams, ka šajā apvidū, šajā reģionā, kur šīs stacijas atrodas, tur rodās šīs te enerģijas pārpalikums. Protams, saulainā dienā mazāk cilvēki lieto elektroenerģiju, varbūt mazāk ir mājās un tā tālāk. Nu, un te sākās šī te sarežģītā lieta, kas tālāk ir jāveido pārvades operatoriem un tā tālāk. Un kā izlīdzināt šīs te jaudas, lai neradītu kaut kādas kvalitātes problēmas klientiem. Rods kundze, jā, jūs visvairāk zinat to, kāpēc un kā jūs prognozējat. Tas nesīs labumu kam? Es vispirms gribētu sākt ar to jūsu iepriekšējo jautājumu par to, kas apmēram ko tas nesīs Latvijai vai budžetam. Un te man ir komentārs tāds, kad pašlaik praktiski mums apmēram ir 900,000 lietotāji, no kuriem 10% ir uzņēmumi, 90% mājasaimniecības. Bet, ja mēs skatāmies uz patēriņu, tad jau pašlaik mums ir 75% uzņēmumu patēriņš, kas jau ir brīvajā tirgū. Tā kā no 1. aprīļa mēs aizjām brīvajā tirgū. Te man kā kolēģis jau sadalīja vairumtirgu un mazumtirgu, jo tagad mēs runājam par mazumtirgu tieši. Mums nāk klāt vēl 25% mājasaimniecības. Un jau pašlaik mums darbojās gan Enefits, gan Interrao. Mums ir, kas tie ir par zvēriņiem? Tie ir tirgotāji, kas piedāvā elektroenerģiju pārsvarā uzņēmumiem. Enefits ir tieši igauņu izcelsmes tirgotājs, Interrao ir vairāk no austrumu puses.
Un cik es zinu, tad līgums laikam ir noslēgts ar 8 tirgotājiem. Būtībā Viņi ir apmēram 50 ir reģistrēti, bet jāsaka, viņi visi nav aktīvi, kaut kāda aktīva 50 tirgojas. Būtībā ir tā, ka tas pēc mūsu rīcībā pēdējās informācijas tirgotāji reģistrējās pie Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, un šobrīd ir reģistrējušies 56, pēc tā, ko mēs esam redzējuši. Ar sadales tīklu līgumu ir noslēguši 17, un savukārt aktīvu tirzniecību veic 8 šobrīd. Un tā informācija viss ir brīvi pieejama internetā, mūsu sadales tīklu mājaslapā. Vienkārši intereses pēc, es arī varētu kļūt par tirgotāju, teiksim, Kristīgā radio kaut ko papelnīties. Variet. Varu? Jā. Wow. Jums ir griezieties pie regulātora atbilstoši normatīviem aktiem un kārtībām. Okay. Jebkurš uzņēmums var tirgot Bet par to pelnīšanu gan es nebūtu tik pārliecināts. Nav tik viegli nopelnīt. Sanāk tā, ka mana pieredze ir gan strādājot vienā no elektroenerģijas tirgotājiem, jau pieminētajā Enefit kopš 2008. gada līdz 2011. gadam. Pēdējos 2 gadus gan es strādāju lietotāju pusē. Pārsvarā gan tie ir lielie lietotāji, bet tas lietas būtība nemaina. Un es tomēr gribētu, tā kā raidījuma nosaukums ir atklāti par patiesību, tad tā patiesība ir tāda, ka, ja mēs vērtējam, kas ir ieguvēji un zaudētāji, vismaz, ja mēs skatāmies no 1. aprīļa nākamgad, tad tomēr ir diezgan skaidrs pie jau izskanējušām prognozēm, ka izņemot patīkamu sajūtu izvēlēties savu elektroenerģijas tirgotāju, gala lietotāju tomēr būs zaudētāji, jo elektroenerģijas izmaksas kāps. Savukārt tie ieguvēji visticamāk tomēr būs tie, kas ir elektroenerģijas ražotāji, varbūt ne tik daudz elektroenerģijas tirgotāji, kā tie, kas vienkārši, teiksim, nodarbojās ar vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības dažādu aspektu pārzināšanu. Un tādā ziņā atkal es teiktu, ka tas pamat jautājums drīzāk ir par to, vai lielāks ieguvums ir no tā, ka Latvenergo samaksā dividendes, kas tālāk iespējams nonāk līdz mums kaut kādā formā, vai arī mums ir tomēr vairāk tie brīvie līdzekļi, ko laist apritē, jo elektroenerģijas cenas ir zemākas, un tad iespējams mēs varam radīt lielāku vērtību summā nekā audzēt, teiksim, vērtību elektroenerģijas ražotājiem. Jā, noteikti ministrijai arī ir savi aprēķini. Ko jūs prognozējat? Kāds būs tas kāpums? Nu, prognozējam mēs visu laiku cītīgi un apņēmīgi. Pašlaik mums ir starta tarifs 8,18 centīmi kilovatstunda, pamattarifs 10,65. Pēdējo reizi tarifs stiprināts 11. gadā. Kā jau arī teicu, kopš tā laika, piemēram, ir pieaugusi komponenta obligātais iepirkums. Tarifs pēc tā laika ir mainījies. Īsti jau tā kā nav. Tas vienkārši no sevis liek secināt to, ka tas pašlaik esošais tarifs vairs īsti neatbilst tirgus situācijai. Ir alternatīvas, ko var darīt. Viena no alternatīvām ir, protams, kad iet un šo tarifu pārapstiprināt, jo ja mēs pieņemam obligātā iepirkuma komponenti pieaugumu tā kā viņi reāli ir, tad praktiski sanāk, kad 3,49 centīmi par kilovatu vietā tīri paša elektrības cenu, kas ir bez tīkla pakalpojumiem, bez obligātās komponentes. Tie, kas maksā pamata tarifu, maksā 2,78, un tie, kas maksā starta tarifu, tie maksā 0,74. Un tas ir tīri tāds kropļojums tajā visā izpratnē, kādā veidā vajadzētu cenu veidoties. Un ja mums ir priekšā divas iespējas, vai nākt klajā ar citu tarifu, ko visticamāk Latvenergo varētu darīt pieļāvuma formā, vai atvērt tirgu, kas, kā jau Kaspars minēja, kad direktīva gan konkrēti nenosaka, ka tas ir 1. aprīlis, bet tā kopējā doma ir tad, kad mēs kaut kādā veidā integrējamies arī enerģijas tirgu, bet tas nav tas tuvais mērķis. Tad es teiktu, ka šī opcija šī brīdī atvērt tirgu ir labāka nekā lemt par citu veidu tarifu. Es saprotu, bet atvainojiet, ja es nepareizi jūs sapratu, pārpratu, tā opcija šobrīd atvērt tirgu ir izdevīga, kā noslēpt, ka mēs paaugstinām cenas
elektroenerģijai uz Eiropas Savienības, aiz Eiropas Savienības integrācijas un visādām regulām. Es pareizi sapratu? Es domāju, ka mums te īsti nekas nav slēpjams, jo es vismazāk mēģināju slēpties aiz direktīvas, ja mēs atceramies raidījumu iesākumu. Tur īsti nav nekas slēpjams, vienkārši jebkuram uzņēmējam preci maksā tik, cik tā maksā. Un arī pie tās sfēras, kas ir regulēta, kaut kādā brīdī arī šai regulētai cenai ir jānonāk tur, kas atbilst apmēram patiesiem izdevumiem. Un tas, kas vēl viens kropļojums pašlaik ir starta tarifs, kas tiek piedāvāts pilnīgi visiem vienlīdzīgi, neskatoties uz tiem, vai tas segments ir maz maksāt spējīgs vai viņš ir virs vidējā ar ienākumiem. Un te mēs tiešām saskatām tādu kropļojumu, jo mūsu uzskatā ir jāatbalsta tiem, kas ir veci cilvēki, mazbērni, kuriem tiešām ir problēmas ar šiem ienākumiem. Un tagad brīvajā tirgu veci cilvēki un mazbērni dzīvos labāk? Brīvajā tirgu mēs esam paredzējuši šo sociālo instrumentu, kas ir 3,6 miljoni apmēram gadā, no kā tiktu kompensēts šiem masturīgajiem, trūcīgajiem šī daļa par elektroenerģiju, kas līdz ar brīvo tirgu varētu pieaugt. Viņi nedzīvos sliktāk. Es domāju tā, ka šeit ir liederīgi piebilst to, ka mūsuprāt tirgus ir ļoti pozitīvs, tirgus atvēršana ļoti pozitīva lieta, tomēr komerc uzņēmumiem pamatā ir jādarbojās uz ekonomiskiem pamatiem. Un šajā gadījumā tas, kas ir varbūt bijis šis starta tarifs, es piekrītu to, ka tur ir jābūt mehānismiem, kā to, bet par tiem ir jāatbild attiecīgi sociālās atbalsta funkcijām un sfērām. Es esmu tikai par to, ka šīs lietas ir jāsakārto. Piekrītu. Ja? Es pilnīgi piekrītu, ka uzņēmumiem brīnišķīgi. Viņi iet un pērk to, ko viņi skatās savu biznesa plānu un ko viņi var iepirkt. Bet kāpēc valstiski mēs savā mazajā Latvijā, es atvainojos, kāpēc mēs nevaram nodrošināt saviem cilvēkiem, kuri faktiski ir mūsu vislielākā vērtība, kāpēc mēs mūsu cilvēkus, atvainojos, iedodam vienkārši tādai man negribās teikt tādai izplēšanai. To mēs esam darījuši gan ar pārtiku, to mēs esam darījuši gan ar mūsu cukurfabrikām. Tagad jau sākam domāt, ir jābūvē atpakaļ cukurfabrikas. Vai nav kaut kāds absurdisks gājiens? Un es zinu, tas absurdiskais gājiens, lūdzu, neņemiet ļaunā. Es jums to nepārmetu kā cilvēkiem. Jūs nesat pie tā vainīgi. Te mēs atkal nonākam, atklāti sakot, mēs nonākam pie tā, ka mēs jau vairs neko nevaram paši. Es varbūt gribētu ievilkt paralēli šeit, varbūt ne visi no mums, bet tie, kas ir vēl padomu laiks, ir pieredzējuši, un es esmu, ir atceramies, kas notika sakara nozarē, kad kāds bija tas laiks, kad fiksētiem sakariem un tā tālāk, kad jums vajadzēja kaut vai pieteikt tālsrunas un tā tālāk. Vai mēs būtu gatavi dzīvot šādā strikti regulētā vidē, bez īpašiem pakalpojumiem, bez izvēles, salīdzinot ar to, kur mēs esam šodien Latvijā. Es atvainojos, Latvija tas nav korekts salīdzinājums. Es atvainojos. Es jums tad došu citu salīdzinājumu, ko es redzu šeit. Tirgus liberalizācija, kad tagad mums ieved gurķis, tu sazini kādus. Un mums jau saka ļoti skaists. Ieved, paskatieties, visa pārtika. Paskatieties, mūsu lauksaimnieki, mūsu ražotāji, viņi cīnās, lai dabūtu iekšā tādā vienā veikalā. Protams, tam veikalam ir direktīvas no augšas. Kā tas savādāk? Un pēc tam tikai mums atklāja, ka izrādās mēs nedrīkstam ēst mazliet līkāku gurķīti, kas ir izaudzis mūsu pašu Latvijā. Tas man visvairāk satrauc. Un šeit es redzu, ļoti labs datus jūs devāt. Liels jums paldies. 75% jau šobrīd ir brīvajā tirgu. Tie ir ražotāji. To, ko es pilnīgi jums piekrītu, jā, un tas ir vajadzīgs. Kāpēc mūsu maisaimniekus
Vienalga, cik labi, cik viņš ir bagāts, cik viņš ir, neskaitīsim to. Kāpēc mūsu pensionārs, kas nabadzīņi tērē, uzpasē, lai viņš nepāriet par to pamata tarifu, kā viņš tur saucās sākotnējais tarifs. Lai tas tikai lai kāpēc viņas skaita. Tagad mēs atvērsim tirgu. Šo es gribētu pakomentēt. Lūdzu. Man arī tie padomju laiki, tomēr nācās viņus piedzīvot. Un ja mēs šeit runājam par pārtiku, pirms cenu regulēšanas, es kaut kā atceros, ka, piemēram, tos gaļas produktus un desas pie regulētām cenām nemaz tik viegli nopirkt nevarēja. Un vai es būtu gatava apgriezties tos laikos, kad bija jāskrien uz veikalu un jāstāv rindā, vai tad šodien būs un cik daudz tad tur neatceros kaut kādas, tur man liekas, bija kaut kāds arī ierobežots. Jā, bet es atvainojos atkal, es iebildīšu, tas nav korekti. Salīdzināt sistēmu ar to, kad mēs paši varam audzēt, paskatieties, kādas asaras lēja biešu audzētāji. Bet varbūt tomēr nākam apakaļ pie elektrības. Bet redziet, te jau faktiski viņš viss ļoti cieši saistās. Sākās ar mazām lietiņām, gurķīt un kartupelīt. Protams, nemanot aiziet uz elektrību, un pēc tam aizies uz gāzi, un pēc tam aizies arī uz, ko jūs drīkstēsiet pateikt, ko jūs nedrīkstēsiet pateikt, ko jūs drīkstēsiet pat domāt, ko nedrīkstēsiet domāt, bet tas, protams, no šī raidījuma tēma, par to mēs esam daudz ko runājuši citos raidījumos. Jo redziet, kas ir, piemēram, jūs minējāt obligātā iepirkuma komponentes. Cienījamie radioklausītāji un skatītāji, jūs zinat, ka jūs saņemot elektroenerģijas patēriņu to samaksu, tajā ietilpst arī šis maksājums. Obligātā iepirkuma komponentes. Es šodien šo te mazo zvēriņu papētīju, izrādās mums ir atkal ar direktīvu nolikts, ka obligāti ir Latenergo ir jāiepērk no kā? Pastāstiet, lūdzu. Jāiepērk no tiem, kas ražo elektroenerģiju par augstāku cenu nekā tā ir tirgū. Tā saucamie feed-in tarifi. Nezinu precīzo. Faktiski tā cena, ko saņem tie, kas ir uzstādījuši vai nu biogāzi, viņiem dārgāk izmaksā to elektrību ražot. Jā, viņiem ir garantēta cena, kas bieži vien pat 5 reizes pārsniedz to cenu, kāda faktiski ir viņa saražotajam produktam, kāds, piemēram, biogāzes gadījumā, kur cena ir, teiksim, 130 un pāri lati pa megavatstundu, jeb 13 centīmi. Un tā interesantā lieta, ko tādā veidā es vismaz neesmu dzirdējis, ka kāds būtu pagriezis, ka faktiski Latvijā visas ģenerējošās jaudas, izņemot Daugavas HES, saņem kaut ko, kas ir vairāk nekā tas, ko viņi saražo. Un tad viss šis te izdalās ar kopējo Latvijas patēriņu, un tad attiecīgi mums nākās vienkārši maksāt vairāk par to, ka mēs ražojam uz vietas. Un tur var diskutēt, vai, teiksim... Tas ir absurds. Es nezinu, kā... Piekritīšu. Jūs varat šo te kaut kā mazināt šo absurdisko, man priekšstatu? Redziet, ir tā, ka es varu runāt sadales tīkla kompetences ietvaros. Tas šajā gadījumā īsti nav jautājums, kas būtu attiecināms sadales tīkla. Labi, nesakiet, ko jūs sakiet? Es teiktu tā, ka ir bijusi tāda kopēja, īpaši laikā arī ir Eiropas Savienības tendence, kas skaitās enerģētiskā neatkarība. Un viens veids, kā to īstenot, ir atjaunojami energoresursi, elektrība ražot no atjaunojami energoresursiem. Kā jūs ar sākumā norādījāt, tad ir tie nacionālie resursi, ko mēs izmantojam saulu, ūdeni, vēju, arī efektīvu koģenerāciju, ko arī pieļauj. Tas, es teiktu, ka īsti nav absurds. Tas, kas, es domāju, nav īsti kārtībā bijis, tas veids, kā mēs tīri nacionāli esam nolikuši šo atbalstu sistēmu. Jo tagad mēs, kas tika izstrādāta, lielos vilcienos, tas laikam bija atpakaļ 8. gadā, tos pirmsākums man ir grūti komentēt, pat cik nebija personīgi iesaistīta, bet tagad savēlkot kopā visus ciparus un summas,
praktiski sanāk, kad šī summa, kas no ražotājiem, kas tiek finansēts ko ražotājs saņem virs tirgus cenas, tā tiek pārlikt uz lietotāju. Un tas pieaugums pašlaik tas nav ekonomiski pamatojams, un tas praktiski rada šīs visas problēmas. Un līdz ar to mēs arī ieviesām ar šo gadu šo nodokli. Cerams, ka nākošā gada ieņēmumiem tiks ievies šos nodoklis, lai mazinātu šo efektu. Jo to, ka tas nav īsti labi, tur pilnīgi es piekrītu, un arī pagājušajā gadā jau sākot, un šogad esam pie tā cītīgi strādājuši, lai tā samaksa būtu ekonomiski pamatota, lai viņa nebūtu pārlieku augsta, un lai arī lietotājiem no tā nenāktos ciest. Bet, kas liek tos vējģeneratorus pavisam vienkārši, ja tās bio pārstrādes uzņēmums būvēt? Kas viņus liek? Ja viņi nav efektīvi. Es atvainojos. Tad te gan ir tā. Es ražoju šo te glāzi ūdens. Man viņš, lai es tepatās uz vietas viņu dabūtu augšā uz 6. stāvu un vispārējo, man viņš izmaksā 10 eiro glāzi ūdens. Un tagad es atradīšu kādu, vienalga, piedodiet par ironiju, papucīti, ja kaut kādu sistēmu, vienalga, vai viņas slēpjās aiz Eiropas Savienības vai kādu karogu, dabūšu no viņiem atbalstu, un tagad es jums saku, redz, kur jums ir jāpērk. Tas ir obligātais iepirkums. Piedodiet, ja es pārprotu, tad lūdzu labojiet, bet es to tā saprotu. Un man ir, lūk, tāpēc, ka mēs gribam zaļi dzīvot pēdiņās. Ne jau tā zaļi, bet, mēs tur... Saprotiet, lūdzu, pareizi, es esmu pār pārstrādi, es esmu pār vēja izmantošanu, es esmu pār saules enerģijas izmantošanu. Jā, un tas ir viennozīmīgi. Bet ja tas nav ekonomiski izdevīgi, ja tas ir šodien tik ļoti dārgi, ja tas ir speciāli sadārdzināts, ja es nesaprotu to, tad atvainojiet, vienkārši ieviest šādu te OI. Kā? un pēc tam, kā jūs sacījāt, cīnīties un tagad ieviest papildus nodokli, lai OIK varētu stabilizēt. Te mēs esam tā kā viensprātis, bet ko darīt, ja pieņemti nepareizi politiski lēmumi, tad ar viņiem ir vienā brīdī jācīnās. Tad jūs pieskārāties vēl citām un nepareizi politisks pieņemts lēmums. Vai jūs temiet, atvainojiet uz to pašā sākumā, ka mēs iestājāmies Eiropas Savienībā? Uz to, es domāju, tā ir plašāka tēma, un neesmu politiķis, nekomentēšu šādu jautājumu. Es savukārt varbūt piebilstu, kā reiz tas, ko jūs minējāt. Protams, ka visi arī politikas veidotāji, visi tomēr esam cilvēki, mēs katrs individuāli, mēs katrs esam noteikti pieļāvami kaut kādas kļūdas, nenoliedzami, un es domāju, ka kļūdas ir bijušas pielaists, un gan jau nākotnē arī tiks pielaists, bet jautājums ir, kā man ļoti patīk raidījuma nosaukums atklāt par patiesību. Es aicinu arī paskatīties patiesībai acīs un nevis slēpties šajā gadījumā, un tāpēc ir tas ļoti tirgus atvēršana kā reize palīdz risināt šos jautājumus, jo tā parāda šo te patiesību, kāda ir patiesā situācija. Mēs varam mākslīgi regulēt un daudz ko spiest lejā un tā tālāk un izdomāt visādas interesantas nosaukumus lietām un slēpt to patiesību pēc būtības. Tirgus atvēršana savā ziņā... Sakiet, lūdzu, jūs noteikti zināt, kāda tad ir tā patiesība citās Eiropas Savienības valstīs? Tur ir ekonomiskāk, ka vējš griež un ražo elektrību? Es teiktu tā, ka, redziet, ir tā, ka dažādi ir. Ja, piemēram, mēs skatāmies, mēs daudz komunicējam arī ar citiem Eiropas sadales operatoriem un tā pieredze. Ir jāskata šajā gadījumā valsts ekonomika kopumā. Ja mēs paņemam Vācijas gadījumu, Vācijā ir ļoti attīstīts tieši vēja ģenerācija. Taču Vācijā ir viena cita lieta, kurai tiešām, ko jūs pieminējāt, ir liederīgi arī atbalstīt. Jo šo vēja ģeneratoru lielākoties arī notiek pašā Vācijā. Rezultātā šī nauda pievieno patstāvīgu vērtību un paliek valstī. Ražo vēja ģenerators Vācijā. Šī ražot notiek, un līdz ar to tas veicina kaut kādā mērā šo te industriju, kas varbūt Latvijas gadījumā tā skatoties ir, mēs, varbūt kaut kur atsevišķos nelielo kaut ko ražojam, bet ne tādos apjomos un ne tādā apmērā, kā tam varbūt
lai būtu salīdzināms ar Vāciju kaut vai proporcionāli. Jā, Kasparkungs, jūs vispār pārstāvat ļoti interesantu tādu organizāciju, resursu kontroles grupa. Pastāstiet, kas tā ir? Jā, tātad, kā jau nosaukumā var redzēt, tad mēs kontrolējam resursus. Un pamatā tie ir tieši elektroenerģijas resursi. Un mēs strādājam lielu elektroenerģijas patērētāju pusē, palīdzot samazināt gan patēriņu, gan arī cenu. Tiem, kas, kā jau mēs sapratām, ir atvērtajā elektroenerģijas tirgu un paši šobrīd pieņem lēmumu. Jūs esat Latvijas uzņēmums? Mēs esam Latvijas uzņēmums, pats arī esmu uzņēmuma dibinātājs un līdzīpašnieks. Brīnišķīgi. Tā kā nav ārvalstu. Nav tēvi un kam jāmaksā ir tur ārzemēs kaut kur. Jūs paši visu saņemat. Nauda paliek Latvijā. Brīnišķīgi. Es pat gribu teikt slavu Dievam. Kaut tā būtu vairāk. Labi, lūdzu pastāstiet, ko jūs palīdzat organizācijām, kuras jau šobrīd iepērk no ārpuses, nopirkt to lētāk un ekonomiskāk to lietot un tādā veidā. Kā jūs redzat šobrīd šo ietekmi uz mājsaimniecībām? Jo vairāk jau tomēr interesē individuāliem lietotājiem. Kā jūs redzat? Jā, kā jau es minēju, tad, manuprāt, no lietotāju pozīcijām patiešām izņemot to, ka būs patīkama sajūta, ka tu pats pieņem lēmumu izvēloties elektroenerģijas tirgotāju, nevis, kad lēmumu pieņem tavā vietā regulators, tad būtībā rezultāts būs vienkārši augstākas izmaksas. Un tas arī, es teiktu, ko jūs prognozējat? Negatīvais. Es pievienotos tam līdz šim izskanējušam, ka būs tie 11,3 centīmi par kilovatstundu. Protams, to būs ļoti grūti izkontrolēt, jo no šīm 800,000 mājsaimniecībām katrai, protams, ja viņi nebūs izdarījusi nekādu kustību, būs savs elektroenerģijas tirzniecības līgums ar savu cenu. Līdz ar to būs pilnīgi neiespējami pateikt, cik tad katrs maksās pēc tam. Un tas, es teiktu, arī ir tas risks, ja pretīm tai situācijai, kāda jau tika aprakstīta, ka tiktu iesniegts jauns tarifu plāns regulātoram, un tad regulātors kopīgi ar, teiksim, Latvenergo kā tarifu iesniedzēju diskutētu, vai tad izmaksas ir pamatots vai nav pamatots. Tas, ko mēs darām pašreiz, sanāk, ka tā saruna notiks starp elektroenerģijas tirgotāju un, pieņemsim, pensionāri Daugavpils, teiksim, kādā tālākā miestā, un tad ir jautājums, kādas ir tās sarunu pozīcijas, teiksim. Vai jūs... Es gribētu tādu nelielu komentāru uz to. Jā, apmēram tā prognoze mums ir 1,3, un ja mēs runājam arī par brīvo tirgu, tad te mēs varētu jautāt, vai labāk ir 1,3 aptuvenie centīmi regulēta cena, vai aptuvenā tirgus cena, kur izejot tirgu, veiksmīgi izejot, mēs varētu nopirkt arī lētāk, varbūt ne tik veiksmīgi, drusku dārgāk, bet vai labāk ir 11,3 tirgus cena vai regulēta cena? Nu, redzēsim, bet tad man ir viens cits jautājums jums, Kaspar, lūdzu. Es, piemēram, varēšu pie jums griezties sākot no 1. aprīļa un, teiksim, savā dzīvoklī, ka jūs man palīdzat izvēlēties, no kura tad es pirkšu tālāk to elektroenerģiju. Ja jūs ar tādiem maziņiem kā es nenodarbojaties. Personīgi jums labprāt palīdzēs. Bet tas nav pa blatu, lūdzu, nē. Jā, bet tā kopumā visticamāk, ka nē. Iespējams, mēs varētu palīdzēt atrast pašam veidus, kā samazināt elektroenerģijas patēriņu. Kāpēc es to jautāju tīri tā, personīgi, kā piemēru? Tikai tāpēc, ka te jau atkal būs tas moments. Nu, kā tas nabaga pensionārs? Ja, nu, labi, kaut vai ne pensionārs, kaut vai cilvēks, nu labi, kaut vai mūsu operators, uz kuru pusi lai viņš dodās? Kam lai viņš prasa? Kā lai viņš zina, vai no Lietuvas pirkt, vai no Igaunijas pirkt, vai no Beļģijas to spāņu elektrības nopirkt, vai no vēl no kaut kurienes? Primāri ir tā, ka es šeit pieminēšu varbūt to, ko šos pētījumus. Viens pētījums, starp citu, bija tas, ko ekonomikas ministrija ir veikusi. Ir tas, kāda ir mājsaimniecība attieksme pret atvērto brīvo tirgu.
ir tas, ka vairāk kā 50% ir tomēr par pozitīvi noskaņoti. Savukārt arī mūsu atsevišķu sadalas tīkla jau pētījums jau klientiem, varbūt tas mērogs ir mazliet mazāks bijis, mums jau ir aptuveni 60% no tiem klientiem mājsaimniecībiem, ko esam aptaujājuši. Un te ir tā sadaļa, un viens no jautājumiem bija par to, kā viņi vēlās, kam vajadzētu pie viņiem griezties. Un ir tā atbilde pārsvarā lielākā daļa saka, ka tas ir tirgotājs. Ka viņi tomēr sagaida no tirgotāja. Viņi gaida no tirgotāja no tirgotājiem piedāvājums. Man jau tā jau ir maz paskastīt. Tur vēl nāks reklāmas iekšā par elektrības tirgotājiem. Piedodiet, es pārspīlēju, protams. Redziet, jums nekas nemainīsies, ja pat jūs negribēsiet neko... Es saprotu. Vienalga, man būs tas 11,3 centīmi. Tas nav droši. Jo iespējams, ka tur būs mazāka cena, jo šajā gadījumā tirgotājiem tas, kas ir paredzams, kas būs tirgotājiem jānodrošina, šis saucamais universālais pakalpojums tieši klientiem, kuri nav izvēlējušies elektroenerģiju kaut kāda apsvēruma dēļ, viņiem garantēti 12 mēnešu periodā būs garantēta cena, tad viņiem nav par to jāuztraucas. Okay. Ja cilvēki ir devušies kaut kur tālāk prombūtnē vai tam, 12 mēnešu varam gulēt uz to pašu. Jā, tā kā tas... Arī pēc tam jums viņa... Kā lai saka, droši vien var turpināt un var tikt pārslēgts, un 1. aprīlī jums noteikti tā gaisma degs tā, kā viņa ir degusi. Jums būs šis garantētais piegādi pat tad, ja jūs neiesiet nekur. Jums nav jāskrien obligāti jāmeklē kaut kāda vieta, vienīgi kaut kas jāatrod. Tikai 1. maijā atnāks savādāks rēķins. Rēķins jums droši vien atnāks savādāks, gan pēc veida, gan pēc... Ja mēs šeit runājam par to kopējo elektroenerģijas cenu un pieņemam, ka viņi būtu 11,3, tad šeit varētu jautāt arī sadalas tīkla pārstāvim, tā kā vakar izskanēja ziņa, ka sadalas tīkls nekautrēsies dot arī savu tarifu projektu nākamgad. Paaugstināt, pie tam tīkla tarifā īpatsvars kopējā daļā ir pat lielāks nekā elektroenerģijas cenai. Līdz ar to respektīvi, tā piegāde maksā vairāk nekā tas pats produkts. Uz šobrīd tā sanāk, jā, tā piegāde mums Latvijā pašreiz ir 4 centīmi, neskaitot PVN. Un tā tirgus cena, par ko mēs runājam, varētu būt, teiksim, starp 3,5 un 4, piemēram. Pilnīgi noteikti cenas izmaiņa šogad nekāda nav plānota. To jūs varat apstiprināt. Otrs ir tas, uz ko mēs šobrīd fokusējamies uz tirgus atvēršanu, jo ka šeit ir svarīgi šī sadarbība ar tirgotājiem, lai tirgotāji varētu veikt informācijas apmaiņu ar mums par saviem klientiem tā tālāk. Un otrs ir tāda būtiska lieta - tīkla atjaunošanas un attīstības plāns, kur mēs konceptuāli pārskatām dažādos griezumos gan tīkla arhitektūru, gan arī to, kā mūsu klienti lieto elektroenerģiju. Un šeit viena sadaļa, kas iezīmējās, ir tas, ka vēsturiski klienti ir ņēmuši lielu jaudu pieslēgumus. Un zinot šo mūsu Latvijas problēma, kur daudz ir aizdevušies promūtnē uz ilgiem periodiem, šīs līnijas ir palikušas ļoti daudz tukšas bez lietotājiem. Un kas faktiski notiek, ka par šīm tukšām līnijām īsti nav godīga tā situācija pret aktīviem lietotājiem. Jo aktīvie lietotāji, kuri patērē šobrīd elektroenerģiju, viņi spiesti arī maksāt par šīm tukšām līnijām. Un to mēs aicinām pārskatīt šo modeli šādā veidā, ka varbūt ir liederīgi politikas veidotājiem skatīties šo savādāk, lai būtu godīgāk principi. Jā, paldies liels. Man negribās slēgt raidījumu, bet laiks vienkārši laika limits. Vēl vienu jautājumu. Es nezinu, no kuram no jums to jautāt, bet viens jautājums ir, kā ir ar uzskaiti dienas tarifs, nakts tarifs, pavisam īsi, kas būtu jādara, jeb kur būtu jāgriežās. Piemēram, lai es savā dzīvoklī varētu uzlikt, es nezinu, īpašu skaitītāju, kas tur ir jādara? Tātad tas tieši ir visprecīzāk sadalas tīkla jautājums. Paldies. Un ir tas, ka jums ir jāgriežas šajā gadījumā pie savu tirgotāju. Ja jums ir Latvenergo, tad acīm redzot Latvenergo klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski jāzinās, un savu vēlmu šur jāizpauž. Un viņi atnāks uzstādīs citu skaitītāju?
par tālākiem soļiem, par to, ja tur būs kaut kāds līguma pielikumi, kas ir, protams, arī jāparaksta un jāizmaina, kas arī pastu veidā var notikt. Jūs kā speciālists, tas dod ekonomiju? Nenoliedzami, ka tas dod. Jo, redziet, šobrīd mēs diezgan vienkāršot tam pieejam, dienas, nakts un tā tālāk. Tas tirgus, tā pievienotākā vērtība ir tas, ka mēs skatāmies nākotni, to, ko mēs esam paredzējuši, šīs te viedās uzskaits, kas ļauj reālā laikā mainīt. Tā kā cilvēkiem arī šāda iespēja parādās, ka faktiski, ja mēs skatāmies Latviju kopumā, ir pēc geogrāfijas, varbūt tirgotāji, kuri geogrāfiski gribēs tikai kurzemē tirgot laika zonās, apjomā. Es saprotu, jā, bet es iedomājos lielo daudzstāvu māju, un visi tagad ir pārgājuši, un, protams, uz ekonomiskāko variantu dienas, nakts uzskaiti, un tagad centrifūgas sāk strādāt naktī, protams, ar visu drebēšanu. Ūdens, mēs zinām, kā šņāts roris, kad tiek padots ūdens uz veļas mašīnu. Oi, labi, bet tā ir cita tēma. Es no sirds pateicos jums par dalību. Paldies par šo informāciju. Es esmu pārliecināts, ka daudz, ko mēs vairāk sapratām, protams, ne visu, bet 45 minūtēs tas nav iespējams izdarīt. Vēlreiz paldies jums, lai jums laba diena šī ir, un cienījamie radioklausītāji, lai arī jums labi viss izdodās. Visu labu!